Jā, lūdzu. Labdien! Labdien! Beidzot, studēja viens tāds reāls cilvēks, kas reāli skatās uz lietām gan ekonomiski, gan politiski tālāk. Tādas biežāk tur, lai sabiedrība saprot, kā tad dzīve tālāk risināsies. Paldies. Aha, tad bija vienkārši komentārs. Paldies, Liels. Es atgādināšu vēlreiz telefonu numurus, uz kurus jūs gribat zvanīt. Tātad mums šeit studijā šobrīd ir no Pēdējās partijas valsts priekšsēdētājs Gins Knoks. Un mums telefona numurs 6722 888, otrs numurs ir 6722 5599, elektroniski rakstāt krustpunkta@latvijasradio.lv un varat, protams, arī caur mājaslapu mums sūtīt raidījumus šeit Ginam Knokam. Jā, lūdzu. Labdien! Labdien! Vispirms es tiešām vēlētos, lai Pēdējā partija būtu, lai iekļūtu saimā, un es saku, ja es neredzēšot reāli tiešām, ko atbalstīt, es balsos par viņiem. Un man ir priekšlikums. Pagājušo reizi bija kandidāts Laimas Lācis, bet viss attīstās, un mēs arī tagad saskatām, savādākas tendences un kā tā politika ievirzas. Un es uzskatu, ka pamatā tomēr bīda uz lieliem amatiem ar mērķi šķīt kāpostu. Vai tomēr nebūtu pareizi šoreiz jums izvirzīt āzi? Mums ir vairāk priekšlikumu, cilvēki ierosina izvirzīt Aladinu, zelta zivtiņu, jo viņi prāt politiķi tieši tāpat kā šīs te mītiskās pasaku personas nodarbojās ar nerealizējumu vēlēšanu un nerealizējumu, teiksim, kā zelta zivtiņa 3 vēlēšanas, ar kurām beigās tu attopies, kā mēs zinām, kur. Nils raksta, ka nestrādā jautājumu nosūtīšanas adreses, tikko pārbaudīja pats strādā, tā kā droši vien tomēr viss ir kārtībā, varbūt kādā brīdī bija uzkārusies, tas runājot par caur mājaslapas nosūtīšanu. Domājot elektorāta diktātu varai, vai jums ir savas sarkanās līnijas? Un žēl, ka vairums joprojām gaida Laimas Lācis, lai veids, raksta Nils, vai jums ir savas sarkanās līnijas? Sarkanās līnijas, tas tāds populārais, proti lietas, no kurām, ir sarkanās līnijas, nenoliedzam, mēs nekad nedalīsim Latvijas iedzīvotājus pēc, dzimuma, nacionalitātes, vecuma, seksuālās orientācijas. Mums jebkurš Latvijas iedzīvotājs ir būtisks. Mēs nekad nebūsim tādi cilvēki, kas kaut kādā veidā iestājās par ļoti labēju ekonomisko politiku. Mēs varam deklarēt savas vērtības, ka mēs uzskatām, ka pieņemot jebkādus ekonomiskus lēmumus, tomēr ir jāvadās vairāk, jāraugās, kā atbalstīt tos cilvēkus, kam ir grūtāk, protams, ņemot vērā reālo situāciju, jo solīt atkal, es te braucot uz Rīgu, klausījos, neatceros kungs, kas bija pirms manis kādu brīdi. Sociāldemokrāts. Jā, atkal tie stāsti, kad 180, 250, 3 miljoni turp, 3 miljoni šurp, mēs visi zinām, tur tikai nobalsojot tā tālāk. Ziniet, ticiet man, mīļie vēlētāji, tās viss ir pasakas. Mēs redzam, ka pēc katrām vēlēšanām viņi ātri aizmirst. Un bārstīties ar cipariem un miljoniem, tā ir politiķa mīļākā izklaide. Tas ir vieglāk nekā jums vakarā uzspēlēt kārtas. Bet pēc idejas jūs esat vairāk sociāldemokrātiski, ja? Protams, bet man liekas, tas ir cilvēcīgi. Tas ir pilnīgi saprotams. Ja tev kaimiņam nav ko ēst, tad taču, neies uz veikalu pirkt sarkanos ikrus, bet varbūt palīdzēs viņam nopirkt kaut maizes gabaliņu. Jā, lūdzu. Labdien! Labdien! Man tā daži doma, ka tām partijām un visām tām reklāmām, jā. Neko jau jaunu nevar dzirdēt. Visas partijas līdz vēlēšanām, pagājušās, aizpagājušās, kas bija skaisti runā, visi tik gudri. Kā tiek pie teikšanas, tā ir tādi muļķīši, kā spundi, kā saka, mucā dzīvo pa spundi baro. Reku tagad reklāma par to jauno partiju, kas te nāk tagad Zatlera, jā. Kad tur viens reklamējas, viņš Zviedrijā tur augstākā izglītība ļoti labi pelnīja, tagad pamets visu tur un atskaies uz nabago Latviju. Tas jau jau ko izsaka jau, jā, kas cilvēks domā līdzi kaut kas vārdiem, jā. Kad pameta, kāpēc pameta, tātad šitiem būs daudz labāk, no kurienes viņš daudz labāk ņems, kabatā labi nāks. Te komentārs vairāk no klausītāja puses. Kāda ir kunga attieksme par tautu pašnoteikšanās tiesībām, osetīni, baski un tam līdzīgi? Es domāju, ka tautām ir pašnoteikšanās tiesības nenoliedzami. Protams, jo tad es domāju, ka Latvija tieši ļoti bieži ir laipojusi tajā brīdī, kad latviešiem vajadzēja pašnoteikšanās tiesības. Mēs ļoti labprāt lamājām rietumu valdības un stāstījām, cik viņas nejūtīgas, kā viņas nesaprot, kā mēs gribam tikt ārā no Padomju Savienības, bet līdz ko paši izrāvāmies no, teiksim,
okupācijas tā sākām pievērt acis uz to, ka pasaulē ir ļoti daudz tautu, kurām nav savu valsts un kuras gribētu savu valsti. Vladimirs iepriekš jautāja par Osetīniem, Dienvidosetīniem un Abhāziem, kas cīnās ar Gruziju, arī viņiem. Tur ir ļoti sarežģīts jautājums. Nu, jūs, teiksim, man liekas, Latvija arī šo te skatās ļoti vienpusēji, raugoties tikai no Sākašvili pozīcijām. Protams, es esmu bijis Gruzijā un arī runājis gan ar Abhāziem, gan ar Gruzīniem par šo konfliktu. Tas konflikts ir ļoti sarežģīts, bet, ja mēs pieņemtu, ja šajās valstīs neatrastos Krievijas karaspēks vai autonomajās republikās vai Gruzijas teritorijā vai neatkarīgās valstīs, tas atkal, no kuras puses mēs paraugāmies, tad varētu to lemt, bet Krievijas karaspēka klātbūtne krietni apgrūtina, teiksim, uzticību šo tautu brīvai izvēlē. Jā, lūdzu. Halo. Halo. Jā. Labdien. Labdien. Man ir vairāk jautājumu. Es gribēju uzprasīt par, es nerunāšu par tiem solījumiem, kas katru dienu visas partijas soli, tie jau ir, mums 20 gadu pieredze ir par to, ka soli un neko nepilda Saeima. Man ir tāds jautājums. Kā partija, kura nāks pie varas, varētu palielināt tautas ietekmu uz Saeimu? Kā palielināt to cilvēku skaitu, kas vairāk būtu no reģioniem, nevis tikai rīdzinieki tur sēdētu? Es domāju, tas ir tieši to, ko es runāju. Tas ir ar partijas sistēmas izbeigšanu, un proti, tas atkal būs atkarīgs no reģiona aktivitātes, bet, nenolieksim, ka vienmēr man jūs jābēdina, Saeimā būs vairāk rīdzinieki, vienkārši rīdzinieki ir vairāk nekā, reģiona iedzīvotāji. Attiecīgi, reģiona iedzīvotājiem jābūt aktīvākiem. Un skaidrs, ka partijas sistēma veidojās tādā veidā, ka mēs redzam, ir partija elites, kuras nosaka gan kandidātu sarakstus Latgalē, Vidzemē, Zemgalē. Un, protams, cilvēkiem, kas no reģioniem domā par, savu reģionu vai novadu attīstību, viņiem ļoti grūti iekļūt Saeimā, jo tur jau sēž kaut kādi 5-6 bonzes priekšā, kuriem ir katram savs, mazais oligarhs sponsors blakām, un diez vai šiem cilvēkiem no reģioniem kādreiz izdosies izkārpīties pat caur tām partijas kāpnēm. Ko darīt ar Satversmi? Es domāju, ka Satversme jau nav nekāda svētā govs. Es domāju, par to ir jārunā un pilnīgi lielisks iespējas viņu mainīt. Es nezinu, man liekas, nav nekas tāds, ko mēs nevarētu mainīt, lai labāk dzīvotu. Jaunu, pavisam citādāk? Kāpēc Satversme? Es domāju, Satversme tā ļoti daudz labas lietas ir ierakstījuši. Tā kā es domāju, jaunu pavisam ne. Es domāju, jārunā tieši par vēlēšanu kārtību un par, lielāku iespēju iedzīvotājiem piedalīties, iekļaut, konsultatīvo referendumu jautājums vai, protams, mēs skatāmies uz elektronisko balsošanu, uz elektroniskajiem referendumiem. Tautas vēlēts prezidents? Es pat nezinu, vai tieši tautas vēlēts prezidents. Es domāju, mums vairāk vajag tautas vēlēt varu, nevis tautas vēlēt prezidentu. Man liekas, tas ir vēl viens tāds grābeklis, kur cilvēki kāp domājot, ka mums ir kaut kādi pusdievi, kurus mēs ievēlēsim, viņi visi sakārtos. Zatler kungs ir spilgts piemērs. Nav viņš nekāds pusdievs. Halo! Labdien, Toms un kungs! Man droši vien viesim jautājiet. Labdien. Nē, šito es ceplis no prēļiem, sen tas, protams, jā. Man tam jaunam cilvēkam, jā, ļoti tās būtisks jautājums un tikai būtisks, jā. Kā viņš no politiķiem ļoti bieži skan, kaut kāds neprās, ka pie mums ir tiesiska valsts, jā. Tāpat Aizis Tomsona kungs visu lietu izskatot, jā. Veistot par struktūrālu fondiem, vai ne Eiropas, ir konstatēts, arī taksonika ir konstatējusi, ka pie mums prokuratūra tiesas ir noziedzīgas pēc būtības. Labi, tā es tālāk varbūt to jautājumu nelaidīšu, nezinu, vai tiesas ir noziedzīgas pēc būtības. Es domāju, ka es varu piekrist, ka mēs esam ceļā uz tiesisku valsti, jo, kā mēs Lato labas grāmatu tiesāšanās kā ķēķis pierāda, ka tiesām ir daudz, un tiesa varēja ļoti daudz un dažādas problēmas, bet es uzskatu, ka tas iet labumā, un es domāju, ka krietni labāk nekā bija pirms kāda laika. Kristaps jautā, kāpēc jūs atbalstāt marihuānas dekriminalizāciju? Nē, mums ir brīvais balsojums šajā, jums ir partijā gan cilvēki, kas atbalsta marihuānas dekriminalizāciju, gan kas ir pret. Tā kā mēs nevaram vienoties par šo jautājumu, mēs tā kā neesam iekļaujuši to savā programmā. Halo! Labdien! Labdien! Es pacentīšos īsti tādu vienu līdzību aprakstīt par tēmu oligarhi un tādu iedzienu, ko nelieto motivācija un kontrola politikā. Un tā līdzība ir tāda, kad ir kroks, kurā ir ļoti labi pieredzējuši oficianti, kuri sistemātiski zog,
viss viņiem ir ļoti skaisti, tējas, zogu, apskaita, un tad, kad tie krodzinieks, domā, nē, pietiek, mainīsim tagad oficiants, ieliek sludinājumus, meklē Latgalē, atrod jaunas meitenes, saliek viņas tur iekšā, pēc 100 dienām, protams, kad atkal visi zoga, tāpēc, ka man liekas, ka tā runa vajadzētu būt par to, kad vajadzētu tā kā kontroli uztaisīt, un tad tie vecie rūdītie oficianti strādāt stipri labāk kā tās jaunās meitenes no Latgales, tā teiksim. Tad gribētu dzirdēt, ko konkrētais kungs par šo jautājumu domā. Jūs domājat par to, ka oligārhi, ja viņus kontrolētu, tad strādāt labāk nekā, teiksim, tā vai izklausīties, es mēģinu, kas ir oficiāns. Es stipri šaubos, jūs taču ļoti labi zināt, kad baro vilku, cik grib, jūs zināt, uz kurien viņš skatīsies, un es domāju, tas ir... Es tiešām atkārtoju, ka oligārhi nav galvenā un vienīgā nelaime šajā valstī, bet, protams, ka šie cilvēki ir ļoti ilgā laika posmā pierādījuši, ka savas kabatas vai savi biznesi viņiem ir daudz tuvāk par valsts interesēm. Zigis jautāja, jūs apgalvojat, ka negribat dalīt Latvijas iedzīvotājus, bet viņam mums ir sadalīta tagad tādās krievu latviešu kultūras informācijas telpās dažādi. Mans jautājums, uz kādas idejas pamata vai uz kāda mērķa bāzes, ja neskaitāt lielāku putras bļodu, jūs varētu apvienot tos Latvijas iedzīvotājus? Piedarība Latvijas Republikai. Es domāju, tas ir vienīgais un vēlme dzīvot pēc iespējas labāk tieši šajā teritorijā, Latvijā. Tas ir vienīgais, uz ko mēs, es domāju, varam apvienot. Protams, ka cilvēki darīja, un tas, man liekas, ir arī ļoti skaisti, ka Latvijā ir tik dažādi tie cilvēki. Gan gribētos, protams, lai viņi būtu vairāk. Pēdējais zvans, halo! Labdien! Labdien! Nē, būtībā ļoti sakarīgs cilvēks, bet man tāds jautājums. Es drusku nobažījos par to progresīvo, te iepriekš runāju ļoti daudz par to progresīvo, jā. Ja, teiksim, es slapju muguru nopelnu pāris tūkstošus, un tagad man atkal ir jādalās, atkal 30% nost. Tas bija Plinārkungs, kurš teica, ka viņš nemaz neatbalsta. Jūs atbalstat progresīvo ienākumu nodokli? Jā, bet es domāju, ka tas jāskat kontekstā ar nodokļu iekasēšanu, jo mēs ļoti labi zinām, ka šobrīd nodokļu iekasēšana ir vienkārši traģiska. No nodokļiem var izvairīties elementāri, PVN schēmas strādā burvīgi, līdz ar to, manuprāt, daudz būtiskāk būtu celt neapliekamo minimumu un raudzīties par to, lai par katru apgādājumu tiktu pacelts šis neapliekamais minimums. Vienīgais, protams, saukt kaut kādas cipars un stāstīt, ka par katru bērnu mēs 25, 50%, tās muļķības viss jāsalāgo ar to, kādas, teiksim, ir fiskālās iespējas Latvijas Republikai. Es vairs nepaspējuši, mums nav vairs laika jautājums par Air Baltica un Pareks, ko sakāt, tad jums droši vien būtu ko teikt? Pareks, es domāju, ka šie divi kungi, Kargins un Krasavickis, to, ko viņi turpina darīt Latgalē, man liekas, ir palaist lielas garām iespēja jaukai, skaistai paraugprāvai. Un savukārt Air Baltica, es domāju, ka par politiķu un menedžmenta un arī politiķu ieliktēņu muļķību mēs tagad visi samaksāsim savu nodokļu maksātāju naudu. Ar to arī apsveic. Pēdējās partijas valdes priekšsēdētājs Gins Knaks. Paldies, ka atnācāt. Paldies, liels, ka uzklausījāt. Redzēsim, kā jums ies vēlēšanās, bet šodien līdz ar to kruspunktā izskan. Producenta bija Ingrīda Ābola, studijā bija es, Aidis Tomsons. Pirmo reizi mūsu valstī ārkārtas vēlēšanas. Vai Latvija pēc tām kļūs labāka?